Šodien dosimies uz Latgali, uz lauku saimniecību Kurmīši, kas nodarbojas ar ārstniecības augu audzēšanu un ne tikai. Un vēlāk plūstoši pārvietosimies pie eksotiskiem augļiem Latvijai, uz saimniecību, kas nodarbojas ar arbūzu un meloņu audzēšanu Latvijā, uz Dzelmēm. Saimniecība Kurmīši. Ar ko jūs nodarbojaties? Jo nosaukums tāds, ka īsti skaisti ir, bet saprast īsti līdz galam nevar. Jā, protams, daudzi jautā, kāpēc Kurmīši. Kurmis ir roka, strādā, jā, un kad viņš strādā, un dienu, un nakti, jā, to neviens īsti neredz. Redz tikai to viņa jau gala rezultātu, jā, tās zemes šķupiņas, un mums jau Kurmīšos arī tāpat ir ļoti daudz dažādu produktu pa šiem 30 gadiem izveidoti, un cilvēki bieži vien nemaz neredz, cik daudz darba tiek ieguldīts, lai izaudzētu kaut vai pelešķetēju vai salviju. Jā, jo skaisti izskatās paciņā, bet tur 2 gadi jāravē, jāaudzē, tad tikai produkciju var novākt, tā ka strādājam. Tad kurmīši ir roka. Kurmīši ir roka, jā. Un pēlā šķiet, sapratām, tad uz tēju velk tas viss. Jā, viss velk uz tēju, un mēs jau 31 gadu, kā maksājam nodokļus valstī tieši no tēju audzēšanas. Tātad nodarboties ar ārstniecisko un visu kaut kādu citu tēju audzēšanu? Jā, šobrīd mums ir ne tikai tējas, mums ir tāpat bišu vaska pārstrāde, tāpat dabīgās kosmētikas ražošana. Visu laiku izmēģinām ko jaunu. Kas ir tas, kas visvairāk tiek Latvijā pirkts tēju ziņā? Jā, populārākais sastāvs, protams, ir tā pati tradicionālā piparmētra, kumelīte, raudene, arī tie paši peleški, jā, kaut arī mēs audzējam ne tikai baltos, bet arī šādus sarkanus, zilganus, rozā, dzeltenus peleškus. Un galvenais, lai labi izskatās tējā, lai piesaista skatu, lai labi smaržo, lai labi garšo. Kurmīšos šī nav vienīgā paudze, kas saimnieko, vai ne? Jūs neesat pēdējais kurmis. Jā, tā sanāk, jā, un atšķirībā varbūt no citām saimniecībām mums ir paveicies, jo dēli izvēlējās saistīt savu darbību arī ar saimniecību, un vecākais dēls Mikilis ir pārņēmis saimniecības grožus, tieši fiziskos darbus, organizatoriskos, un jaunākais dēls ir izveidojis internetu veikalu Kurmīšiem, un tā ka kopš Covida laikiem mēs vairs pa tirdziņiem īpaši nebraucam, bet savu produkciju pārdodam gan Eiropā, Latvijā, pat no Amerikas ir pasūtījumi. Jūs esat tas labais piemērs visā Latvijā, kur notiek pēctecība, un vēl pēc, jācer, ka vēl pēc paudzes vai paudzēm varēs teikt, ka šādi mēs izplatāmies, kļuvām lielāki no turienes. Es ceru, ka tā arī ir, jo tomēr neesam aizbiedējuši jauniešus galīgi no laukiem. Viņi šeit ir palikuši un strādā. Un arī daudzām saimniecībām noteikti tā ir ļoti liela problēma, kad saimnieki noveco. Jā, bet nav kas pārņem saimniecību. Cik nozīmīgs ir Eiropas fondu atbalsts jums? Protams, ka bioloģiskajā lauksaimniecībā fondu atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Un atklāti sakot, tas palīdz mums noturēt cenu vēl patērētājiem pieņemamā līmenī. Jo, ja nebūtu Eiropas fondu, tā cena būtu atbilstoši pašizmaksai. Jā, un reti kurš varētu arī atļauties šādu kvalitatīvu produktu. Bet jā, mēs neizmantojam ļaunprātīgi Eiropas fondus, jā, necenšamies iekļūt katrā no šīm kārtām. Un par laimi arī esam izkļuvuši ārā no kredītu jūga, jau kādi 10 gadi nav neviena kredīta, tā kā saimniekojam atbilstoši iespējām. Cik viegli vai grūti ir sadarboties ar Eiropas fondiem jūsuprāt, jo palīdz vai nepalīdz kāds šajā ziņā un jautājumā, jo te projekti esot jārakstā arī un nemaz tik vienkārši tas nesot? Protams, ka Eiropas fondi palīdz attīstīties un ļoti daudzas, es pat domāju, lielākā daļa no pazīstamām lielām saimniecībām ir attīstījušies pateicoties prasmei izmantot šos Eiropas fondus, gan pamatlīdzekļus iegādāties, ja, gan attīstīt ražošanu.
Tā ka Eiropas fondi ir ļoti nozīmīgi. Es skatos, mums rekur asistents viens ir mazliet atpūtā devies. Jā, asistents šeit izmanto iespēju atnākt pie Baldriāna un pie kaķimētra. Šī tad ir īstā vieta. Šī ir īstā vieta kaķim, un viņš šeit var atpūsties un izbaudīt to. Jauki, arī kaķiem palīdz Eiropas fonda zināmā mērā. Jā, un pateicoties Eiropas fondiem ir izbūvēta arī šī siltumnīca, un arī dēls, kad pārņēma saimniecību, pirmām kārtām viņš kā agronoms izlēma, ka jāuzbūvē siltumnīca, kur mēs varam nodrošināt paši sevi ar kvalitatīviem stādiem, jo mums pašu saimniecībā katru gadu nepieciešami vismaz 70–80 tūkstoši stādiņi, ko atjaunot platības, un līdz ar to var izaudēt kaut ko arī pārdošanai. Šis ir viens no projektiem, kas ir noticis sadarbībā ar Eiropas fondiem, vai ir vēl kaut kas, ko mēs varam redzēt? Jā, protams, vēl viens no tādiem veiksmīgiem fondiem mums bija nelauksaimnieciskās uzņēmēja darbības attīstīšana, lai diversificētu šos riskus, lai nevajadzētu paļauties tikai uz ārsniecības augu audzēšanu un uz tējām. Tad mēs esam izveidojuši bišu vaska pārstrādes ražotni un sniedzam pakalpojumu Latvijas biškopiem, ražojam bišu vaska šūnas tieši no viņu piegādātā vaska. Un atpakaļ viņi paši var lietot? Jā, viņi saņem jau kvalitatīvu produktu, kur viņi zina izcelsmi, viņi ir pārliecināti un arī priecīgi par to, ka no viņu vaska tiek ražotas šūnas, kur viņi atkal var tālāk izmantot. Jūs varat nosaukt par tādu kārtīgi, ritīgi bioloģisko lauksaimniecību, jo jūs rūpīgi attiecaties pret savu zemīti, arī bioloģiskās pļavas, bioloģiskās tējas, bišvasks. Vispār tā, ka drīz jāstaigājums būs tādos līnu kreklos. Jā, ideāli, protams, bioloģiskā lauksaimniecība būtu pilna cikla lauksaimniecība ar lopiem, ar augiem. Mums par cik lopu nav, ja mēs visu nodrošinām ar augu seku, audzējot zaļmēslojuma augus, kā bišu amoliņu, griķus, facēliju, ierot iekšā. Par to, cik daudz kurmji pamet to labumu, to mēs nezinām, bet es domāju, tie arī strādā noteikti. Jā, jūs iesaistat visu dabu, kas ir uz vietas. Jā, viss ir iesaistīts. Un viss ir pilnīgā līdzsvarā. Par agrovidi un emisijām, tas faktiski ir vienkārši gudrāks nosaukums tam, ko jūs jau darat. Jā, protams, jo bioloģiskā saimniekošana pati par sevi jau ir vides tāds saglabāšanas un uzlabošanas pasākums, jo mēs nedegradējam vidi. Ja citi lielie lauksaimnieki zina katrai nezālei, kāda ir ķīmija, ažils, logrāns, citas ķīmijas, tad mēs rūpējamies par to, lai saglabātu arī šo nezāļu genofondu. Un ja gadījumā kādam zemgalē vai citur Eiropā aptrūksies, ko indēt, ja būs tāds pieprasījums, mēs varam nodrošināt arī kvalitatīvas nezāļu sēklas. Kāda būtu jūsu novēlējumi citiem Latvijas saimniekiem? Ko jūs gribētu novēlēt? Jā, es gribētu, protams, novēlēt saimniekot ar apdomu, nedzīties varbūt pēc lieliem ieņēmumiem, pēc lieliem apjomiem īstermiņā, bet paskatīties, kas notiks ar saimniecību ilgtermiņā. Ja mēs tagad varētu ielikt nākotnē un apskatīties, kādi ir pašreiz tie nākotnes mērķi, kas ir notēmēti? Pašreizējie mērķi, protams, ir attīstīt vairāk fasēšanu, radīt lielāku pievienoto vērtību produktam, lai mēs viņu nepārdotu tikai citiem fasētājiem, tādā veidā, lai pārdotu ar maksimāli lielu pievienoto vērtību, un kas būtu interesanti arī ne tikai Latvijas pircējiem, bet arī Eiropas un citur. Ko gribētos ar Eiropas fondiem sadarbībā attīstīt, lai būtu varbūt vieglāka tā sadarbība? Grūti teikt pagaidām, ko gribētos attīstīt, jo ilgtermiņā mums ir šī maksimālās pievienotās vērtības radīšana. Tas nozīmē, ka jāattīst pārstrāde, jo platības mums ir pietiekamas, lai mēs varētu
izaudzēt daudz produkcijas. Ja? Mēs varam izaudzēt produkcijas krietni vairāk nekā spējam pārdot. Un tāpēc jāstrādā tieši pie realizācijas. Kad esam paviesojušies saimniecībā Kurmīši, dosimies tālāk, lai aprunātos ar Zemkopības ministrijas pārstāvi par agrovidi. Kā tā ietekmē pārtikas ražošanu, lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību. Kas ir agrovide? Es domāju, es neesmu vienīgais, kas vēlās to zināt. Jā. Agrovide tādā lielā skatījumā ir viens no kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta elementiem. Tā ir iespēja lauksaimniekiem saņemt kompensējošus maksājumus par paaugstinātu vides prasību ievērošanu. Atsakot, agrovide ir tā vide, kur audzē, un tā ir iespēja saņemt par šīs vides gudru lietošanu. Jā, viņš ir tā kā kombinējās agro un vide. Tas nozīmē, ka tā ir ražošana ar videi draudzīgām un piemērotām lauksaimniecības praksēm. Kādi ir kritēriji, kas lauksaimniekam ir jāievēro, lai viņš varētu piedalīties programmā? Būtībā pamats ir, ka lauksaimniekam ir jāievēro paaugstinātas prasības. Mums ir Latvijā pastāv vairāk agrovides pasākumi. Tāds populārākais pasākums ir bioloģiskā lauksaimniecība. Tad var arī saņemt atbalstu par dārzkopībai draudzīgām praksēm. Arī, ja nodrošina zaļo joslu izveidošanu, kas ir pamats ūdens resursu aizsardzībai, tad arī agrovide ietver tādus atbalsta pasākumus kā biotopu veidošana, putnu likstošanas aizsardzības pasākums. Jā, arī par to. Un Latvijā arī var saņemt atbalstu par to, ja ievēro paaugstinātas labturības prasības lopkopībā. Tātad gan lopkopība, gan pļavas var audzēt, gan putnus vērot. Uzturēt pļavas, nopļaut, teiksim tā, pareizā laikā, kas parasti nozīmē mazliet vēlāk, lai tur var veidoties dzīvotnes un putni liksdot, arī pagarinātās ganīšanas prasības. Būtībā agrovide nozīmē, ka lauksaimnieks uzņemās saistības 5 gadu garumā. Viņš šajā programmā iesaistās uz 5 gadiem. Faktiski tas ir tas milzīgais burkāns. Tas ir tas labums, ko cilvēks var iegūt uz 5 gadiem, sekot šai programmai, kopjot vidi. Jā, un kā burkāns viņam vēl kalpo tas, ka mēs viņam nokompensējam viņa potenciāli negūtos ienākumus no kāda varbūt ienesīgāka kultūra auga, jo viņam, teiksim, ir jāveido, jādomā vairāk par plašākiem vides elementiem. Viņiem ir alternatīva, viņiem ir šī programma, ir agrovides programma, ko viņš var domāt, jā, varbūt es varu neaudzēt rapsi, varbūt es varu sadarboties ar Zemkopības ministriju un domāt par agrovides programmu. Kā vispār ietver agrovides programmu? Kāda ir situācija pašlaik Latvijā? Vispopulārākais pasākums ir, protams, bioloģiskā lauksaimniecība. Mums arī valstiski bioloģiskā lauksaimniecība ir izvirzīts kā viens no mērķiem, ka mēs vēlamies attīstīt bioloģisko ražošanu, lai bioloģiskais produkts ir pieejams vairāk tirgū, gan skolu ēdināšanā. Un tad arī diezgan populārs pasākums ir vides audzējušā dārzkopība. Tas ir tieši atbalsts dārzeņu ražotājiem. Un liela interese ir arī par biškopības atbalstu, tieši kas ir agrovides sadaļā. Vai ir iespēja pieteikties vēl joprojām? Vēl joprojām mēs esam plānošanas perioda vidū. Jā, lauksaimniekam tātad pavasarī, aprīlī, maijā vēl joprojām ir iespēja pieteikties uz agrovides pasākumiem, uzņemties jaunas saistības. Tur visi līdzekļi vēl nav izmantot, līdz ar to visiem vēl ir iespēja. Tad vēl durvis ir vaļā un mēs vēl varam. Jā, durvis vēl ir vaļā. Noskaidrojām, kā Latvijā norit darbs agrovides saimniecībās un kā tas ietekmē mūsu zemi un pārtiku. Tālāk dosimies uz saimniecību, kas audzē arbūzus un melones, tepat pie mums Latvijā. Par dārzeņkopību un jūsu saimniecību. Kāda ir īsā jūsu vēsture? Principā tā ir maisa saimniecība. Es tikai šeit strādnieks, darbinieks, tehniskais darbinieks, strādāju uz traktoru un tā tālāk. Īsā vēsture ir tāda, kad bija zeme. Tā sanāca, ka 94. gadā iegādājāmies īpašumu, lai uzbūvētu māju, bet zeme nāca kā 4 hektāri kā piedeva. Daudzus gadus tā zeme stāvēja tukša, bet tā kā es esmu dzimis Elējā laukos, pareizāk sakot, avangardā kopā ar Āviņu Andri audzis.
Tēvs bija traktoris, mamma laukope, pēc tam arī lopkope. Tad tomēr kaut kā iegriezās. Prasījās. Kaut kas kasījās, kaut kas grenta. Kaut gan es jau strādāju kultūras darbā. Gan dzinteri, gan pēc tam meža parks un kongresu nams. Bet kaut kā kremta, ka to vajag savest kārtībā, vismaz kaut ko. Meitai kāzas 3. maijā uz grūtu galvu es frēzēju eglīšu starpus. Un nāk viens puisis, jūsu vecuma, tādā darba uzvalkā, nu kā ir darba drēja kombinzonā. Nāk pa lauku, tur stāv lauka bija. Un sāk runāt, ka grib meklēt kaut kur nomāt zemi. Es saku, nu, te kaimiņos ir brīva zemes, tur 7 hektāri, 8 kam ir. Tad jāinteresējās, vai viņi iznomā. Mums it kā liekas, te jau eglītes sastādītas. Cik daudz vajag, es prasu? Viņš saka, 2000 kvadrātmetri. Es nosmējos, saku, nu ko, priekš piemājas dārdziņi. Viņš saka, es audzēju melonus arbūzus. Es saku, jaunais cilvēks, es zinu, mana sievas māte mēģināja audzēt šeit. Viņai sanāca maziņi, nu, nēdami, nekas tur, jā, it kā pat smarža bija, aromāts, bet, nu, es tur nebija ko maziņu, ne krāsa, nekas. Es saku, čali, te neaug melonus arbūzu. Viņš tā nokautrēja, jau saku, labi, ja tev tā sanāca, rekur, man nevajag ne nomas maksu, neko. Man mini traktoriņš viens bija tikai. Es tev tas zemi sagatavošu. Plēvi ieklāsim, paņemsim plēvus ieklājēju, viņš jau zinā, kur paņemt. Ieklāšu plēvi, visu, ūdeni vedīšu, viss, kas vajadzīgs. Bet, ja tev sanāks, man neko nevajag, iedos pagaršot vismaz. Bet tad nākošā gadā mēs runāsim par kopēju biznesu. Dar. Nākošā gadā jau sākām. Te jūs audzējat eglītes kādreiz, tad ķiplokus. Ķiploki, cidonijas vēl šodien ir. Cidonijas, arbūzi. Arbūzi, melonas, zemenes. Zemenes tās vēl tagad audzējam un arī turpināsim, nedaudz samazināsim, tomēr spēka trūkst un palīgus ir ļoti grūti atrast. Ļoti. Daudz kultūras samērā tiek audzēts reizē. Diferencēt zaudējumus. To, ko jūs teicāt, ir ļoti riskanti, jā. Mums pagājuši gadu bija zemenēm galīgi čābiski. 22. jūnijā mums vairāk nebija nekā, jo slimības noēda un trips noēda. Ķīmiju mēs nelietojam, līdz ar to bija kirdīgi. Bet pagājušā gadā vien vairāk Agrimatko sāka vilkt ārā bioloģiskās, šogad raža bija ok. Ar visu to, kad pavēlu sāku lietot tos līdzekļus, līdz ar to kaut kāda daļa sabojājās. Kā ir ar Eiropas atbalstu šim visam skaistiem stāstam? Nu, pirmkārt, arbūzi, melonas sākumā tad vispār pat nebija nekāda atbalsta, jo tas neskaitījās Latvijai. Jā, kas tās tāds? Tas nav. Kā vairums cilvēku domā? Bet šodien jau ir kā oga, viņš iet tāpat kā zemenes, tāpat kā cidonija, viņš iet iekšā. Te jūs oga audzētājs? Nē, oga, tās jau ir ogas. Nu jā, un cidonijas arī? Jā, cidonija zemene, tās ir viss ogas. Dārzeņi tikai ķiploki. Tā ka viss ir ogās. Jā, un kā to ir ar to Eiropas atbalstu? Notiek, nenotiek, grūti, viegli? Nu, mēs tā pārāk necenšamies, bet es teikšu tā, ka cepuri nost caur ladu mēs saņemam pietiekami labi gan atbalstu, gan arī dīzeļdegvielu to bez akcijas. Tā ka ar šo organizāciju mēs esam ļoti apmierināti. Par Eiropas fondiem? Varu teikt, ka ja agrāk pirmo to 15 000, kas bija kaut kādi 10 gadu atpakaļ, tad tur bija jāraksta, jāiesniedz, ņēmām konsultantu kompāniju, kuriem jāmaksā. Nu, attiecīgi tas nebija daudz, bet vienalga. Tas bija sarežģīti. Šodien, ieejot Ladu mājaslapā, aizpildi, es tā izdarīju ar ķiploku to rušinātāju, aizpildi, jā, nē, šai gadījumā bija jā. Naudu ieskaitīt. Ne tev, kur jābrauc. Tur visu var aizpildīt, grāmatvedību, arī tur aizpildīt visus. Tas novienkāršots ir? Ļoti novienkāršots. Tā kā es esmu apmierināts, ļoti apmierināts. Ja tu kaut ko neesi izpildījis, es te sniedzu par šito te par tuneli. Nu, kaut kas neatbilst. Nu, tā viņi noraida. Nu, labi, ok, tā, ka tu dabū Eiropas fondu, es uzskatu tā ir dāvana tev. Tev
nu labi, tas mums hobijs, tas nav biznes, tas ir hobijs. Ja tā kā biznesa līmenī, ja, tad tu rēķini to naudas ieguldījumu tā tālāk. Bet iedeva, super, tev uzdāvināja. Esi pateicīgs par to. Nevis, tur nedod. Kuram biznesam baigi daudz ko dod? Kredītu, jā, kredītu var paņemt. Es Jaunpilī man viens labs čoms, kurš nodarbojās ar lauksaimniecību. Viņš gan ir konvencionālo, viņš audzēja rapsi un kviešus, miežus, kurš no 2004. gada ar 15 hektāriem, no kuriem tikai 7 hektāri bija aramzeme. Šodien viņam 150 hektāri un 100 hektāri ir nomā vēl paņemts. Tehnika viņam ir 3 traktoru kombaņas, 2 lielās skanijas graudu vešanai. Viņš saka, es tikko uzrakstu, man vajag naudu. Bankā uzrakstu, viņš vienā bankā, tā pašā, kurā es uzrakstu, viņš saka, vienmēr iedos. Kāds būtu jūsu novēlējums citiem Latvijas zemniekiem vai dārzeņkopiem, jūsu gadījumā ogu kopiem Latvijā? Ogaudzētājiem. Nekad nemest plinti krūmos. Šogad ļoti daudz arbūzus un melonus sāk audzēt, gribēja sākt audzēt. Diemžēl, iepriekšēji 4-5 gadi bija perfekti. Mēs audzējam vienmēr stādus. Tā kā Jānis mācīja stādus un tuneli. Tā mēs turpinam un vienu gadu bija tā, ka nepaspējām tuneļus uzlikt, bet bija ļoti karstas naktis. Nekas bija kārtībā. Nu, lūk, un šogad es tik skatos no sākuma pavasarī vietai arbūzu meloņu audzētāju Facebookā. 1, 2, 3 lieli, tur pat 12 000, 10 000 stādu. Tā ir tik klusums. Viens pat ļoti labi pazīstams mums kopēji. Labs puisis tāds, mēs sagājāmies pagājušā gadā. Un pagājušā gadā viņam bija liels problēmas ar noietu, es viņam palīdzēju. Tad viņš vēl ziemā runājām, es saku, es tev varu pateikt, kur labus lokus dabūt, nevis tādus kā man ir no metāla, bet no stikla šķiedras. Viņš saka, nē, man nedēļa vēlāk viss būs kārtībā. Nekā, aizgāja strādāt, algot darbu. Nosala? Viņi neaug. Man bija piemērs tieši vienā dobē, galā kā 2 metri plēja pa īsu, vai likt citu, lai paliek, gan izaugs. Zem plēvis pilns, litīgi izaudz. Tie tādi maziņi.